Iedomājieties pasauli, kuru plosa karš. Biezi dūmi ceļas no degošām pilsētām un zeme dreb zem soļojošas armijas kājām. Ievainoto kliedzienu un ieroču troksnis rada šausminošu cilvēku nežēlības ainu. Šajā pasaulē impērijas saduras un likteņi tiek izlemti kaujas laukā. Ģenerāļu ambīcijas un karēģu drosme savijas episkā stāstā par varoņiem un traģēdiju. Klusu dunu lielgabalu šāvienu un kavalērijas saucieni, kas atskan cauri gadsimtiem, atgādinot mums par varas un ambīciju cenu. Šī ir Ļeva Tolstoja Kara un miera pasaule, grandiozs darbs, kas risinās vētrainā, bet krāšņā 19. gadsimta sākuma Krievijā. Ar Tolstoja acīm mēs atgriežamies laikā, kad tika lemti tautu likteņi un vienkārši cilvēku dzīves tika ierautas vēstures virpulī. Šis romāns mūs aizved no deju zālēm uz kaujas lauka šausmām, radot bagātīgu cilvēku pieredzes gobelēnu, kurā savijas mīlestība un zaudējums, cerība un izmisums. Greznajās deju zālēs mēs vērojam aristokrātijas grezno dzīvi, mīlestības dzimšanu un salauztas sirdis. Kaujas laukā mēs saskaramies ar kara nežēlību, kur drosme un upuris kļūst par izdzīvošanas veidu. Tolstoja grandiozais darbs uzdod mūžīgus jautājumus. Vai cilvēks spēja atrast mieru un jēgu pasaulē, ko plosa karš? Sekojot līdzi varoņu gaitām, mēs nonākam pie fundamentāliem jautājumiem par pašu dzīvi. Kas mudina cilvēkus uz konfliktu? Kas viņus uztur grūtos laikos? Vai cilvēka gars spēj sasniegt patiesu mieru haosa vidū? Vai mīlestība un miers var uzplaukt ciešanu un izmisuma vidū? Tolstojs pēt cilvēka gara nepārspējamo spēku, parādot labestības un vienotības izpausmes, kas dzimst no grūtību pelniem. Caur mīļoto un ģimenes acīm mēs kļūstam par lieciniekiem mīlestības nezūdošajam spēkam, kas sniedz mierinājumu un spēku pat tad, kad pasaule apkārt brūk un jūk. Karš un miers nepiedāvā vienkāršas atbildes. Tā vietā tas piedāvā sevis izzināšanas ceļojumu kopā ar neaizmirstamiem tēliem. No Krievijas aristokrātijas greznajām mājām līdz pieticīgām lauku mājām mēs satiekam prinčus un zemnieku meitas, kareivjus un vienkāršus ļaudis, un katram no viņiem ir savs stāsts. Ienirstot viņu dzīvēs un daloties viņu cīņās un uzvarās, cenšoties atrast savu vietu pasaulē, mēs neviļus saskatām arī savas cīņas un uzvaras. Esiet gatavi ienirt pasaulē, kurā krāšņas pilis mijas ar nāvējošiem kaujas laukiem, kur tiek lemti tautu likteņi. Krievijas impērijas skaistums kontrastē ar kara nežēlību, radot satriecošu un neaizmirstamu pieredzi. Caur Tolstoja dzīvajiem aprakstiem mēs gandrīz vai varam sajust zīda tērpu svaru un lielgabalu rīdienu, kļūstot par vēstures lieciniekiem, kas risinās mūsu acu priekšā. Šis ir stāsts par cilvēka gara nepārspējamo spēku, par mīlestības mūžīgo spēku un jēgas meklējumiem pasaulē, kas bieži šķiet bezjēdzīgi. Tas ir apliecinājums cilvēka drosmei un izturībai, par cilvēkiem, kas stājas pretī grūtībām un izlaužas cauri konfliktu plosītai dzīvei. Dodoties savā kara un miera ceļojumā, atcerieties, ka pat vistumšākajos laikos pastāv cerība un cilvēka gars galu galā uzvarēs. Pausedencija. Gadsimta sākums. Eiropa dreb Napoleona Bonaparta varas priekšā. Viņa ambīcijām nav robežu, un viņa armijas pārņem kontinentu, atstājot aiz sevis uzvaru un pārmaiņu pēdas. Krievija, milzīga un neparedzama zeme, ir pēdējais šķērslis Napoleona sapnim par Eiropas kundzību. Krievijas cars Aleksandrs Piepa, jauns un ideālistisks valdnieks, sākotnēji tiecis pēc miera ar Franciju. Tomēr Napoleona nevaldāmā alkatība pēc varas padara karu neizbēgamu. Krievijas sabiedrība ir sašķelta. Krievijas elite ir Francijas kultūras un modes burvībā, kamēr vienkāršie ļaudis gatavojas gaidāmajam karam. Šajā vēsturiskajā brīdī mēs iepazīstamies ar ģimenēm, kuru likteņi tiks uz visiem laikiem mainīti. Bezuhovi, Bolkonski un Rostovi. Viņu likteņi ir nesaraujami saistīti ar Krievijas likteni. Napoleona armijām pulcējoties pie robežas, šīs ģimenes stājas pretī nenoteiktai un bīstamai nākotnei. Pausērs Bezuhovs. Naivs jauneklis ar labu sirdi, kurš pēkšņi manto milzīgu bagātību. Šī veiksme ieved viņu Krievijas augstākās sabiedrības pašā sirdī, pasaulē, kurai viņš nav gatavs. Starp iespējām un kārdinājumiem Pjērs cenšas atrast sevi, atrast savu ceļu šajā svešajā un nesaprotamajā vidē. Viņš stāv dzīves virspusējo prieku un dziļāku tieksmi krustcelēs, meklējot savu īsto vietu pasaulē.
Lai gan viņu valdzina aristokrātijas šarms, viņš jūt arī pastāvīgu tukšumu sajūtu. Pjēra iekšējā cīņa atspoguļo universālo cilvēka tieksmi pēc jēgas un mērķa pasaulē, kas var šķist tukša un bezjēdzīga. Andrejs Bolkonskis, inteliģents un ambiciozs vīrietis, kurš slavu meklē kaujas laukā, vīlies aristokrātijas virspusīgumā, viņš cer atrast jēgu un mērķi kara haosā. Tomēr viņa pieredze frontes līnijā liek viņam saskarties ar kara patieso nežēlību un liek pārvērtēt savus ideālus un ambīcijas. Andreja ceļojums ir pārmaiņu ceļojums, saskaroties ar skarbajām dzīves, nāves, slavas un upura patiesībām. Nataša Rostova, dzīvespriecīga un enerģiska jauna sieviete, kura iemieso Krievijas dvēseli un prieku. Viņas sirds ir atvērta mīlestībai un jaunām pieredzēm. Viņas nevainība un aizrautība ir lipīga, un viņas neierobežotā enerģija apbur visus apkārtējos. Natašas stāsts ir stāsts par atklājumiem un sevis izzināšanu, viņai lavierējot cauri mīlestības kāpumiem un kritumiem un mācoties vērtīgas mācības par sevi un pasauli. Šie trīs varoņi tik atšķirīgi, tomēr cieši saistīti, veido kara un miera kodolu. Viņu dzīves krustojas negaidītos veidos, radot bagātīgu cilvēciskās pieredzes ainu. Katrs no viņiem pēta romāna galvenās tēmas – mīlestību, godu un jēgas meklējumus. Kara un sociālo nemieru fonā viņa personīgie ceļojumi atklāja cilvēka nerimstošo tieksmi pēc jēgas, mīlestības un piepildījuma. Vēstures vētras un viņu dzīves ciešā saikne piešķir dziļumu un sarežģītību viņu individuālajiem stāstiem, parādot, kā sociālie satricinājumi ietekmē cilvēku dzīves. Sastopoties ar sava laika izaicinājumiem, katrs varonis cenšas atrast savu vietu mainīgajā pasaulē. Pjērs cīnās ar eksistenciāliem jautājumiem, Andrejs meklē mierinājumu militārajā godā, bet Nataša piedzīvo mīlestības priekus un sāpes. Viņu ceļi krustojas un atkal šķiras, veidojot dinamisku attiecību un pieredzes tīklu. Katrs ceļojums ir pilns ar uzvarām un zaudējumiem, kas liek viņiem saskarties ar savām dziļākajām bailēm un vēlmēm. Mēs kļūstam par lieciniekiem kara dziļajai ietekmei uz viņu dvēselēm. Konflikta šausmas atstāja neizdzēšanu zīmi, veidojot viņu pasaules uzskatu un uz visiem laikiem mainot viņu likteņus. Karš kļūst par pārbaudījumu, kas pārbauda viņu izturību un liek viņiem saskarties ar dzīves trauslumu un cilvēka gara nepārspējamo spēku. Viņu individuālie stāsti, katrs savā ziņā aizraujošs, rada spilgtu priekšstatu par sabiedrību, kas saskaras ar ārkārtējiem izaicinājumiem. Caur viņu acīm mēs redzam cilvēka dabas sarežģītību un nebeidzamos jēgas meklējumus nenoteiktā pasaulē. Karš un miers ir kas vairāk par vēsturisku notikumu atspoguļojumu. Tas ir mūžīgs cilvēka dabas pētījums, kas ir tikpat aktuāls šodien kā Tolstoja laikā. Austerlice. Krustceles, sapņu sagrūšana. Būdams pagrieziena punkts Eiropas vēsturē, Austerlices kauja iezīmē arī dziļas pārmaiņas Tolstoja tēlos. Bieži dēvēta par trīs imperatoru kauju. Šī sadursme bija Napoleona spēku izšķiroša uzvara pār apvienoto Krievijas un Austrijas armiju. Napoleonam tā bija viņa militārā ģēnija apliecinājums. Tolstoja varoņiem tā iezīmēja dziļu personīgo pārvērtību sākumu. Šaujampulvera dūmu un trokšņa vidū ideāli saduras ar kara skarbo realitāti. Lielgabalu rībieni, šāvienu troksnis un ievainoto kliedzieni saplūst iznīcības un izmisuma simfonijā. Kaujas lauks kļūst par drosmes pārbaudījumu, kurā cilvēka dabas patiesība atklājas visā tās spožumā un nežēlībā. Vēloties pierādīt savu vērtību, Andrejs metas kaujas mutuļos, augstot slavas. Viņš iztēlojas sevi kā varoni, drosmes un goda simbolu, un tā, kura vārdu atcerēsies vēsture. Viņa sirdi pārņem pacilātība, prātu, uzvaras un atzinības ainas. Tomēr viņa sapņi par slavu un godu sabrūk, kad viņš guļ ievainots kaujas laukā, verot bezgalīgās un vienaldzīgās debesis. Augstā un vienaldzīgā debesu gaisma atklāja skarbo patiesību. Ievainotā ķermeņa sāpes un kritušo biedru skats sagrauj viņa romantisko priekšstatu par karu kā cēlu avantūru. Nonācis kaujas epicentrā kā vērotājs, Pjērs kļūst par kara šausmu liecinieku. Viņš ierodas kaujas laukā ziņkārības vadīts, vēloties izprast konflikta patieso dabu. Tomēr viņu šokē nežēlība un ciešanas, ar kurām viņš saskaras. Sastopoties ar skarbo ciešanu un nāves realitāti, viņa naivie ideāli sabrūk.
Kara nepielūdzamais posts un tā ietekme uz cilvēku garu sagrauj viņa iepriekšējos uzskatus. Viņā iemājo tukšumu un izmisuma sajūtu par kara postošo ietekmi uz cilvēku dvēseli. Austerlicas kauja ir šausminoša pārvērtība, kas atklāja konflikta patieso cenu. Pēc kaujas lauks ir šausminošs skats, klāts ar kritušo kareivju līķiem. Kādreiz dzīvīgā ainava tagad ir pārvērtusies par neauglīgu zemi, kas liecina par kara paliekošo cenu. Austerlicas sekas atstāja neizdzēšamu zīmi uz varoņiem. Tie, kas izdzīvoja, gan kareivi, gan civiliedzīvotāji, sevī nes dziļas kara rētas. Viņu ievainojumi, gan fiziskie, gan emocionālie, ir apliecinājums pārdzīvotajām šausmām. Andrejs atgriežas mājās, pārņemts ar vilšanos un zaudējumu sajūtu. Viņa ticība militārajam godam ir sagrauta. Sapņi par slāvu un atzinību, kas viņu kādreiz vadīja, tagad šķiet tukši un bezjēdzīgi. Viņš cīnās ar dziļu apjukumu un eksistenciālu krīzi, apšaubot pašas dzīves jēgu. Pēc tam, kad Pjērs pats ir pieredzējis kara nežēlību, viņš sāk apšaubīt visu, ko domājis par pasauli. Karš viņam ir atklājis cilvēka dzīvības trauslumu un likteni kaprīzes. Viņš uzsāk sevis izzināšanas ceļu, lai dziļākā līmenī izprastu savu vietu pasaulē. Karš kļūst par kaltuvi, kurā varoņi tiek pārbaudīti un neparedzami pārveidoti. Pārbaudījumi, ar kuriem viņi saskaras, un gūtās mācības ietekmē viņu nākotni neiedomājamā veidā. Lai gan Austerlicas kauja ir traģēdijas un satricinājuma laiks, tā ir arī pagrieziena punkts viņu dzīvēs, kas mudina viņus uz jaunām atziņām un liek pārvērtēt savus uzskatus un mērķus. Pjēra ceļojums, nemierīga dvēsele, kas meklē patiesību. Cenšoties aizmirst Austerlicas šausmas, Pjērs dodas ceļojumā, lai atrastu dzīves jēgu un mērķi. Viņš meklē atbildes filozofijā, brīvmūrniecībā un pat vienkāršā lauku dzīvē. Viņa nemierīgā sirds ilgojas pēc kaut kā, pie kā pieturēties, kam ticēt. Viņš apprecas ar skaisto, bet seklo Helēnu Kuraginu, lēmumu, kas viņam sagādā vairāk ciešanu nekā prieku. Viņa ceļu iezīmē vilšanās un nodevība. Pjēra patiesības meklējumi atspoguļo plašāku jēgas meklējumu tēmu, kas vijas cauri visam romānam. Viņa pieredze, bieži vien sāpīga un sarežģīta, liek viņam ieraudzīt savas kļūdas un pasaules nepilnības. Tomēr visā šajā laikā mēs saskatām viņa pamatīgo labestību un nelokāmo ticību labākai nākotnei. Pjērs.